Viļānu slimnīca jau gadu kā nesniedz neatliekamos medicīniskos pakalpojumus. Šobrīd slimnīcā izveidotas sociālā aprūpes nodaļa, kā arī pacienti var ārstēties dienas stacionārā, kas nozīmē izmeklējumi un procedūras pa dienu tiek sniegtas kā līdz šim, bet naktīs ārsta vairs nav uz vietas. Iestādi finansiāli atbalsta Viļānu un Rēzeknes novadi. Slimnīcas vadītājs atzīst, ka neraugoties uz bažām, šāda medicīnas iestāde ļoti veiksmīgi darbojas. Es pilnībā atbalstu Veselības ministrijas masterplānu, kad šīs mazās slimnīcas nevarēja efektīvi strādāt, nebija tās iespējas, nebija tik kvalificēta kadra, lai gan skaitās vēl ir certificēts ārsts, Rēzekne certificēta, tas līmenis tur ir tomēr augstāks, jo viņam tas darba apjoms ir intensīvāks. Viļānos dienas stacionārā ārstējas cilvēki, kuriem nepieciešami rehabilitācijas pakalpojumi, visbiežāk pēc insulta vai citām smagām slimībām. Pacientiem, kuriem ir nepieciešama rehabilitācija, tiek pārvesti gan no Rēzeknes, gan Rīgas slimnīcām, jo Viļānos turpināt ārstēties ir lētāk. Jāteic, veiksmīgi pārdomāta dienas stacionārā ārstēšana, jo tie pacienti, kuri nevar katru dienu doties uz mājām, paliek pa nakti viesnīcā. Mums ir tā, ka es nevaru visu ievietot, kad mums principā šogad šī slimnīca ir strādājusi ar pārslodzi lielu. Mums nav bijuši mazāk kā 43-44 slimnieki, un maksimums līdz 50. Mums principā nav kur likt gultas vairāk. Pieprasījums ļoti liels, jo tā sociālais stāvoklis nav no spiedošiem. Viļānu slimnīcā tiek veikti laboratoriskie izmeklējumi, ir saglabāti tādi medicīnas pakalpojumi kā stomatologs, ķirurgs un ginekologs. Pieprasījums pēc šiem ārstiem ir liels. Sievietēm tas ir ļoti svarīgi, lai ārsts būtu uz vietas, jo ir visādas problēmas, lai nebūtu jābrauc uz Rēzekni vai kur citur. Ir svarīgi, lai būtu pilna apskate. Lai gan slimnīca ir neliela, tomēr tā spēja veiksmīgi apgūt Eiropas struktūra fondu finansējumu, lai uzlabotu telpu vizuālo izskatu, ierīkotu liftu un nomainītu ēkas cauro jumtu, nebaidoties ņemt bankā aizņēmumu, lai iegūtu projekta līdzfinansējuma naudu. Kā arī slimnīca pati par saviem budžeta līdzekļiem spēja iegādāties jaunas un modernas izmeklēšanas iekārtas. Mēs esam iegādājušies sonoskopu modernu ar 3 zondēm, tā kā varam skatīties gan ginekoloģiju, gan grūtniecības izmeklēt, abdominālā sonoskopija, tad vēdera dobumu skatīties, un vēl ir tagad pasūtīts zonde priekš vairogu dziedzera izmeklēšanas un krūšu dziedzeriem. Slimnīcas vadītājs atzīst, ka vēl ir nepieciešama slimnīcas ārsienas siltināšana. Šo darbu veikšanai arī plānots rakstīt projektu, lai piesaistītu Eiropas struktūra fondu līdzekļus. Vai nebaidieties par šīm kredītsaistībām? Nē, absolūti nē. Jo mēs vienmēr būsim pieprasīti. Mēs esam tādi, es domāju, tāda pussociālā un pusslimnīca. Tā kā viens otrs būs pieprasīts.